Radiofrekvenču spektrs ir dabas resurss, lauks, kuru civilizācija izvēlējusies informācijas pārraidei. Šajā bezgalīgajā un tomēr galīgajā laukā tiek būvēta radio un televīzijas sakari, transporta sakari, bezvadu internets, radiolokācija un daudzi citi. Katrs no tiem aizņem savu vietu. Gluži kā ēkas, kā debesskrāpi, šie sakari veido blīvi apdzīvotu pilsētu, un pilsētas attīstībai nepieciešams arhitekts. Latvijas gadījumā elektronisko sakaru direkcija. Sākotnēji šajā zemē bija ļoti daudz brīvas vietas. Pirmais te ieradās radiofons. Nākamie, kas nāca aiz tā, varēja vēl salīdzinoši brīvi izvēlēties sev vietu radiofrekvenču spektrā. Taču laiks un fizika pakāpeniski spieda atrast jaunus tehniskus risinājumus, lai mazajā zemes pleķītī draudzīgi sadzīvot aizvien vairāk ēku jeb sakaru veidu. Elektronisko sakaru direkcijas aizsākumu meklējuma laikā, kad Latvijas radiofons noraidīja pirmo ētera signālu. Tolaik ēteru uzrauga bija meklējama Satiksmes ministrijas pasta un telegrāfa departamenta radio daļā. Arī šodien ESD ir kā šīs radiosakaru pilsētas projektētājs un apsaimniekotājs. Lai ierīces netraucētu vienotrai un sakari tiktu nodrošināti bez traucējumiem, nepieciešams ievērot īpašus projektēšanas un būvniecības noteikumus. Sakaru ēkas nedrīkst gāzties vienotrai virsū. Tās drīkst būvēt tikai saskaņā ar noteiktiem likumiem. Tā, lai frekvenču zemē vietas pietiktu visiem. Frekvenču plānošana. Attīstoties tehnoloģijām, parādās aizvien jaunas ēkas, apraide, mobilie, fiksētie un citi sakari. Bieži šīs ēkas atrodas bīstami tuvu vienotrai, tik tuvu, ka pat niecīga tehniska kļūme var likt tām saskarties. Tā rodas radio traucējumi. Prasmīga plānošana ir vienīgais veids, kā nodrošināt sakaru celtņu saskaņotu būvniecību un tālāk to uzturēšanu kārtībā. Elektronisko sakaru direkcijā plānošanas procesā vien ir iesaistīti gandrīz 20 speciālisti, kas ikdienā izskata radiofrekvences piešķīrumu lietošanas atļaujas pieprasījumus un veicot aprēķinus izvērtē radioiekārtas magnētisko sadarību ar esošajām un plānotajām radiosakaru sistēmām. Elektromagnētiskās sadarības nodrošināšana. Katra radiofrekvenču pilsētas ēka ir mājvieta tūkstošiem dažādu radiosakaru iekārtu, kas veido pilsētas sabiedrību. Šī sabiedrība var eksistēt tikai likumu un citu normatīvu aktu ietvaros, tāpēc ierīču elektromagnētiskās sadarības nodrošināšana ir viena no svarīgākajām ESD funkcijām. Direkcija uzrauga, lai dažāda veida radio iekārtas visā Latvijas teritorijā un arī pierobežām strādātu netraucētu. Lai novērtētu jauno radio raidītāju frekvenču elektromagnētisko sadarību ar citām tūmā strādājošām radiosakaru sistēmām un savlaicīgi prognozētu iespējamos traucējumu avotus, ESD pirms atļauju izsniegšanas reālos apstākļos veic elektromagnētiskās sadarības ekspertīzes. Monitorings. Lai arī mēs vispārīgi zinām, kur sākas un kur beidzas radiofrekvenču spektrs, tā uzraudzīšanai nepietiek ar paviršu uzmestu skatu vien. Elektronisko sakaru direkcijas speciālisti katru dienu skenē ēteru un uzrauga, lai tajā neparādītos traucējoši un nereģistrētu signāli. Šāda spektra novērošana nebūtu iespējama bez direkcijas izveidotās radiokontroles sistēmas dzirdīgajām radio ausīm un radio acīm, mūsdienīgām uztverošajām antenām un pēlēšanas iekārtām. Tās nodrošina ESD funkciju izpildes 6 lielākajās Latvijas pilsētās – Rīgā, Liepājā, Vēnspilī, Daugavpilī, Reizeknē un Valmierā. To galvenais uzdevums ir raudzīties, vai nav parādījies kāds nereģistrēts radio izstarojums, vai kāds radio pirāts nav uzsācis savu darbību, citiem vārdiem, vai starp sakaru ēkām nav nokļuvusi kāda, kura tur nedrīkstētu atrasties. Tas viss tiek kontrolēts. Izveidotā vienotā automatizētā radio monitoringa sistēma dod iespēju no jebkuras Latvijas vietas attālināti dzirdēt un redzēt frekvenču spektrā notiekošo. Traucējumi. Līdzīgi kā dabā nekas nav ideāls, arī elektromagnētiskās situācijas ekoloģisko līdzsvaru nodrošināt pilnībā nav iespējams, jo traucējumi var rasties gan bojātas tehnikas, gan cilvēku neuzmanības dēļ. Kad ir radies traucējums, īpaša brigādes speciāli aprīkotā automobīlī dodas uz notikumu vietu.
Izmantojot īpašu aparatūru, tā tiek konstatēts traucējuma avots un iespēja robežās tiek veikti traucējumu novēršanai nepieciešamie pasākumi. Radio amatieri. Elektronisko sakaru direkcijas uzraudzībā ir arī radio amatieru izmantotās frekvences. Radio amatieri vienlaicīgi ir arī direkcijas labākie draugi, jo neviens tik godprātīgi neievēro radiofrekvenču izmantošanas noteikumus kā viņi. Ir pat bijuši gadījumi, kad radio amatieri ar savām iekārtām ir palīdzējuši glābšanas dienestiem, nodrošinot sakarus vietās, kur citādi sazināties nav bijis iespējams. Elektronisko sakaru direkcija izsniedz atļaujas un eksaminē šos radio sporta cienītājus. Radio iekārtu testēšanas laboratorija. Ne visas ierīces ir piemērotas visām valstīm. Mēdz būt tādas, kas Latvijas frekvenču plānojumā var radīt dažādus traucējumus. Elektronisko sakaru direkcijas rīcībā ir laboratorija, kurā iespējams mērīt elektromagnētisko starojumu un noteikt tā atbilstību Eiropas Savienības prasībām. Ja kāda no šīm ierīcēm strādā nepareizi, tā var traucēt darbu visām pārējām. Ja jums ir aizdomas, ka tā izstaro elektromagnētisko lauku, kas pārsniedz pieļaujamās normas, šeit to iespējams nomērīt. Lai arī radiofrekvenču lauks ir ierobežots, darbs tajā nekad nebeigsies. Aizvien jaunu tehnisko risinājumu ieviešana dod iespēju veidot aizvien jaunus sakaru kanālus. Tajā pašā laikā tie kļūst jutīgāki pret traucējumiem, tāpēc kontrole un uzraudzība prasīs aizvien vairāk pūliņu un enerģijas. Frekvenču zemes ēkas aizvien augs augumā, līdz iesniegsies kosmosā.